Nu, sveicināt, dargie tautieši. Vārds sakot, jā, mauc prom atkal. Uz kurien mauc? Uz Vāterlandu, nekur tālu. Nu, maukt, kā tu vari maukt? Jā, ir visdažādākie veidi. Nu, brauc ar savu privāto mašīnu, brauc ar kuģi peldi, jā, lido lidmašīnu. Nu, ir vēl viens variants, Ecolines. Ecolines, tā ir firma, kura pārvadā pasažierus ar divstāvīgiem autobusiem, jā, respektīvi ir vienstāvīgi autobusi, jā, kuri, es zinu, Rīga, Liepāja, Rīga, ja nemaldos, vai Ventspils, Rīga, Ventspils ir līnija, kuri pārvadā pa iekšzemes, jā, ceļiem, bet ja tu gribi tā tālāk aizbraukt, jā, tad ir divstāvīgie autobusi. Nu, uz doto brīdi es esmu šajā autobusā, varu tas parādīt mazliet, kā tā izskatās, jā, uz doto brīdi ļoti patukšs, parasti ir diezgan pārbāds, jā, esmu braucis arī agrāk, bija tiešām ļoti daudz cilvēku. Nu, šoreiz es braucu savējās, jā, nu, tā kā gultsvieta man ir garantēta šodien, kā aizgaisā, zin, kā. Bet, ja tu brauc viens pats, tad tev jārēķinās, jā, ka, nu, blakus noteikti sēdēs kāds svešinieks. Nu, ja reiz blakus ir svešinieks, jā, tu tur nevar baigt, nu, viņam tur gulties virsū, zin, ka, nu, kaut kāda ētikas normas arī jāievēro. Tāpēc, jā, nu, tā braukšana būs tāda pagrūtāka, tāpēc, nu, zin, kā labāk uzreiz divas sēdekļas paņem, norezervē divas sēdekļas, samaksā dubultā, tad tevi garantēt vieta, jā, ka tu varēsi mierīgi netraucēt, izgulēties un nebūs tāds, nu, samocīts tas brauciens. Biļetes cena, jā, nu, biļetes cena manā gadījumā, nu, Latvija-Vācija 80 eiro vienā virzienā. Nu, protams, ja tu ņem turp un apakaļ, te lētāk laikam sanāk. Un brauciena ilgums ir atkarīgs arī no galvenmērķa, kur tu brauc, jā. Nu, viņš iet uz Rotterdamu tālāk, uz Nīderlandi, respektīvi Rīgas centrāla stacija līdz Brēmena centrālai stacijai 24 stundas, jā, viena sutka. Protams, arī atkarīgs no tiem apstākļiem, kas ir pa ceļam, tur avārijas un kaut kādas cita apstākļi. Jā. Nu, piemēram, tagad jā, fašisti salikuši savus policistus jā, uz robežām, nu, tāpēc, ka valstī, nu, pārāk daudz čurkas ir, jā, pārāk daudz čurkas un, nu, jāķerās vērsim pie ragiem beidzot, jā, nu, bet, nu, pa vēl jau, nu, kur tā vairāk, jā. Tā, nu, braucam, jā. Kas attiecās uz bagāžu, jā. Nu, ja tu domā, ka tu paņemsi vairāk līdzē un, nu, mēģinās izšmaukt, jā, tad vietējie saukšu viņus pa pizģukiem šoreiz, jā, nu, nav no pirksta taisīt. Nav nekāda vakarēja puikas un paņems lineāli un nomērīs tev bagāžu. Būs pa daudz kaut kas, jā, maksā ragā, respektīvi. Pašam arī bija tāda situācija. Nu, es atzīšos, jā, man bija arī pa daudz, 2 somas bija pa daudz. Nu, zināju, ka būs jāmaksā. Mans padoms, jā, labāk ir automātisks. Tu, nu, iedod pa ceinerim katram un tad, lai nepat tur te čeki jāsit ārā, ja ne, tad viņi tev vienkārši paņems pa katru bagāžu vienību 30 eiro. Tāpēc, jā, nu, labāk tu iedod pirmais nekā tur pēc tam, zin, kā atsakies no soķa pa kaut kādiem, nezinu, tur pāris centimetriem pa daudz, jā, nu, veču piepelnās jau, nu, kafijai un pīpēm pa ceļam arī taču vajag. Jā, tas ir par to, nu, jā, nu, parādīšu, jā, nu, kas ir saistībā ar menu, nu, pasūtīt nevajag neko, kaut kādas zupas, jā, atrvārāmās kafijas, jā, tas viss ir pulveri un ātri pagatavojamās uzkodas, jā, nu, nav garšīgi, bija pasūtījis, nav to vērts, jā, un cenas arī kosmos. Tāpēc labāk mājās pagatavo kaut kādas buķikas satājas līdzā, lai to būtu ceļa kājai. Nu, pa ceļam, protams, arī kalonkās var piestāt, jā, nopirkt kaut kas vajag, jā, svaigu kafiju, labu kafiju un kaut kādu hotdogu, jā, tur pa ceļam un tā. Tad arī parādīšu, jā, kādas toaletes šeit ir, jā. Nu, un tad pirms es iet uz to atteju Likluts, jā, tad es, nu, parādīšu, kā te sēžu. Mana vietas ir pašā priekšā ar panorāmas skatu, es dabūju. Jāteic, diezgan baudām, laiks arī foršs ir, visu var redzēt, viss ir pārredzams, nu, tā kā pelda kuģa apmēram.
doties līdz Atejai tagad, nu kā redzat, jā, es esmu 1,81 m un galvu, diemžēl jāpieliec, jo tur ir kaut kāda, nezinu, 1,75 m, kaut kas tāds. Respektīvi, jā, kluts ir, kur nolikt, rociņas arī, kur nomazgāt ir. Ziepīts arī ir, jā, re? Hops. Ziepīts arī ir. Tur ir, tu var arī uz rokām, jā, tu var iekšķīgai lietošanai. Jā, sūdrulis arī ir iekšā, galvenais te, nepīpē, jā, tāpēc, ka te tas tur vērts ir, šis te. Jā, galvenais nepīpē, arī elektroniskās nevajag, ir, kur zīme ir. Tā kā tā, jā, un, ja tev galīgi garlaicīgi paliek mīžot, jā, tad tu var atvērt te vaļā, pavērt lūdziņus, pavērt aizkariņas vaļā. Jā, un skatīties, smuku skatu kaut kā tā, jā, tālāk jā, es nerādīs. Respektīvi, jā, tā toaletīte bija, jā, nekas īpašs, jā, mazāk nekā ļopenē, bet galvenais jau ir, kur kluts nolikt. Bet arī paradoks, iegāja kluts likt Lietuvā iekšā, jā, pēc tam iznāk ārā, paskatos kartē, jau Polijā esmu. Zin kā, tas ir viens no tiem retumiem, jā, kurš ir licis kluts divās valstīs vienlaicīgi. Kaut kā tā, jā. Braucam līdz Varšavai, būs jau tumšs, došu ziņu no Varšavas tādiem. Šādi izskatās autobus. Tagad esam Varšavā, jā. Uzņemam pasažierus. Pulkstenis ir pēc vietējā laika pusnakts. Pēc tam maucam uz Berlīnu. Jā, līdz ar to es noteikti vairāk neko arī nefilmēšu. Jā, ja nebūs kaut kādi kuriozi vai kaut kas tam līdzīgs, tad jā, tiekamies Vaterlandē. Nākamās reportāžas no Vaterlandes. Davai!